Es sveicināts kanālā Uku Rīga, vai ne? Es sveicināts kanālā Ukulele Rīga. Kā var redzēt, man te ir tāda kolekcija ar ģitārām un ukulelēm. Bet šodien es stāstīšu, pie mums veikalā ir iespējams iegādāties arī ģitāras. Piemēram, šo te Portugālē radīto neilonu stīgu akustisko ģitāru, kur viņai skaņas caurums. Babām! Bet ko es gribēju šodien parādīt, tās ir 6 stīgu ukuleles, vai īstenībā viņas sauc par gitalelēm, jo tas ir kaut kas starp ģitāru un ukuleli. Viņas pēc izmēra ir apmēram tā kā tenora izmēra ukuleles, bet ir pieejams arī tādas kā baritona izmēra ukuleles. Re, kur šī ir tenora standarta izmēra. Var redzēt, ka pēc biezuma, korpusa un izmēra ir vienādi, bet kakls sanāk mazliet garāks, re, kur augšā, tā ka viņa visdrīzāk neies iekšā standarta tenora izmēra somā, vajadzēs lielāku somu priekš gitaleles, ka viņas spēlē tāpat kā ukuleles, kur ir 4 stīgas, 1, 2, 3, 4, pirmās 4 stīgas tādas pašas kā ukulelei, un tad ir vēl 2 basā. Un viņas var spēlēt ar ģitāras akordiem, bet viņas skan augstāk nekā ģitāra. Un ja spēlē tikai 4 stīgas, man sanāk tas pats. Bet kāpēc nespēlēt visas 6? Tas ir iespējams, tu spēlē jau ukuleli un gribi pāriet uz ģitāru, tad šis ir superīgs variants. Tas bija mans veids, kā es iemācījos spēlēt ģitāru ar gitaleli. Man gan nebija tik laba līmeņa instruments. Šis ir viss izgatavots no viengabala koka, no koa koka, kas ir Havaju salu dabīgais foršais koks. Principā, ja es gribu spēlēt C akordu, man sanāk 1, 2, 3, te ir C. Bet, ja es gribu vēl basiņā, lai dabūtu skaņas, man jāuzliek tāds pats akords, kā ģitārai būtu uz G. Un kā, piemēram, skanāt riptaits uz šādu variantu. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations now. All my friends are going green. Kā var dzirdēt, ir vēl basā stīgas un basā notis. Super foršs instruments. Un pieejams Ģertrūdes ielā 64, Ģertrūdes ielā 64 šeit. Kā arī ukulele Rīga.lv. Var spēlēt arī power chords kā ģitārai. Vai tikai drive. Bet runājot par drive, ir pieejams arī tāds ar izgriezumu un ar skaņas noņēmēju profesionāli, kurā var iespraust gan balansētu, gan nebalansētu izeju. Tas nozīmē, ka var izmantot mikrofonu vadu vai arī standarta ukuleles vadu. Šeit ir arī iebūvēts skaņotājs un nospiež šo podziņu. Tu vari viņu uzskaņot, te ir arī skaļums un var mainīt toni. Un tātad, kā šīs te modelis skan, šis ir jau advancētāks arī no viengabala koa koka. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Šeit var iespraust vadu un uzlikt drive, un tad var spēlēt Nirvana. Es laipni aicināts nāc ciemos izmēģini vai pasūti uzreiz ukulele Rīga.lv, un mēs tev viņu piegādāsim bez maksas jebkurā vietā Latvijā. Ir vēl viens, ko es tev gribu parādīt. Tad šie abi ir no APC un izgatavoti Portugālē. Un es jums parādīšu vēl vienu variantu, kas ir pēc korpusa lielāks sanāk. Redzi, viņš tā kā baritona izmēra korpus. Un, protams, ka viņu arī skaņo zemāk, līdzīgi kā baritonu. Un ko tas nozīmē, ka tā ir vienkārši baritona ukuleles izmēra ģitāriņa. Viņu skaņo tāpat kā ģitāra, un viņu skan tikpat zemu kā ģitāra. Dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Now all my friends are going green. You're the magician's assistant in every dream. When they come and stack. Tā ir piemēram šīs te mazā ģitāriņa, ko var saukt par gitaleli, bet viņa ir uzskaņota kā ģitāra. Ja tu gribi iemācīties spēlēt ģitāru, šis arī ir iespējams ļoti labs variants, kā sākt, vai ja tu gribi maza izmēra ceļojumu ģitāru, ko ņemt līdzi visur un spēlēt visur. Tad šis ir ļoti labs variants tev. Paldies par skatīšanos, ja tev patīk šis video, īkšķīt uz augšu, ja nepatīk īkšķīt uz leju, lai tev superīga diena. Čau, čau!